jūs zināt, kas ir komposts? Kaut kāds dzēriens, ko Ome dod pusdienās. Nē, tas ir komposts. Kompostu uz pusdienu galdu nevajadzētu likt. Bet daudz ko no pusdienu galda gan var likt kompostā. Tikai sašķirosim, ko var un ko nevar. Jūs jau zināt, ka bioloģiskie atkritumi ir ļoti vērtīgi un ka no tiem var iegūt ko? Siltumu. Bet, ja jums ir puķis vai dārzs, kurā noderētu mēslojums, tad mēs varam iegūt arī kompostu. Komposts veidojas tād, kad dabiskās atliekas, mikroorganismu sēnes un citas dzīvās radības sadala tumšā, viendabīgā mēslojumā, kas līdzinās zemei. Apskatīsimies, ko no bioatkritumiem drīkst likt kompostā un ko nē. Kompostā, diemžēl, nevarēs likt produktus, kas ir dzīvnieku izcelsmes. Tātad zīvis, gaļu, piena produktus kompostā nevajadzētu likt. Ne biokonteinerā, ne kompostā mēs neliekam tūjas. Tāpat kompostam var negaršot citrus augļi. Noteikti nelieciet savā kompostā invazīvus augus vai tādus, kas ir slimi. Kompostam ir pilnīgi vienalga, vai jūs tur liksiet čaumals. Visu pārējo no šī galda mēs droši varam kompostēt. Bet, ja es dzīvoju dzīvoklī, tas nāk, man vajag atsevišķu telpu kompostā. Nu nē, pietiks, ja tu sašķirosi brūnajā konteinerā un tad no tā materiāla vismaz ražos siltumenerģiju. Vai kāds vēlas paņemt šos atkritumus uz savu māju un veidot pie savas mājas kompostkaudzi, vai to izdarām šeit? Nu, šitos labāk izmetam šeit. Bet mājās sākam šķirot un izstāstam visiem, cik tas ir vērtīgi. Bioloģisko atkritumu šķirošana un pārstrāde samazina apglabājamo atkritumu daudzumu poligonos, samazina siltumnīca efektu gāzu izdalīšanos, rada dabisku augstnes uzlabotāju kompostu, rada vidē draudzīgu un ilgtspējīgu enerģijas avotu biogāzi, palīdz ietaupīt resursus.